Čau, te Diana ar astroziņām. Šodien gatavojamies vienam no transformējošākajiem astroloģiskajiem notikumiem. 24. jūlijā vēlā vakarā sākas jauns astromēnesis Lauvas zīmē. Tas mums novilks tādu kā robežu, aiz kuras paliek veci scenāriji, novecojušas sevis versijas. Un atveras durvis uz kaut ko pilnīgi jaunu un aizraujošu. Kāpēc tieši šis jaunais mēnesis ir tik transformējošs? Jo notiek opozīcija ar planētu Plutons. Un tas ir pārmaiņu, slēptā spēka planēta. Tas liks mums ieskatīties savos dziļākajos slāņos, saskarties ar bailēm zaudēt kontroli un liks mums iziet cauri dziļām iekšējām pārmaiņām. Tas viss notiek uz retrogrādā Merkūra fona. Tas pasaka, ka ir pienācis laiks pārskatīt pagātni un izdarīt secinājumus par sevi. Un viss, kas jau sen ir bijis nepieciešams pārskatīt, tas liks par sevi manīt. Un mūs var burtiski tā kā izstumt no komforta zonas un piespiest paskatīties uz to, ko mēs negribējām redzēt, vai piespiedīs izdarīt to, ko negribējām darīt, lai gan zemapziņā jutām, ka ir jādara. Daudzi no mums būs iestumti pilnīgi jaunā dzīvē, ko varbūt baidījāties sākt. Mani, piemēram, Plutons jau stumj ārā no komforta zonas, jo burtiski vakar atnāca ziņa, ka mans īres dzīvokļa līgums netiks pagarināts un septembrī jāpārceļās. Un arī savos tāro klientos pēdējās nedēļās redzu, ka daudziem kārtas pasaka kaut ko par viņu pašu iezīmēm, kas ir pilnīgi jāmaina, vai ka ir jāsāk beidzot dzīvot sava dzīve, nevis tikai kalpot citiem. Tā kā arī tev kaut kāda šāda informācija nāk, vai notikumi, kas ievieš haosu, tad tas viss, lai iznestu uz labāku dzīvi. Tā, kāda tad ir Lauvas enerģija? Kādas tēmas mums būs aktuālas tuvākajās 4 nedēļās un it īpaši, kamēr ir augošs mēnesis? Lauva mīl būt uzmanības centrā, mīl varu, greznību, parādīt sevi pasaulē, lai viņu apbrīno. Un Lauva simbolizē arī bērnus, romantiskas attiecības, radošumu, talantus, hobijus, dāsnumu. Priekšplānā izvirzīsies mums pašcieņa, ambīcijas un pašrealizācija. Var rasties vēlme izpaust savu individualitāti, radošo potenciālu. Tā kā droši rādam savus talantus, dziedam, gleznojam, izpaužamies. Un kāds tad mums ir galvenais uzdevums šajā jaunmēnesī? Izvirzīt sev jaunus, ambiciozus mērķus, padomāt, kur mēs spēlējam lomas, pielāgojamies, neesam autentiski un to visu mest malā. Uztaisam plānu darbībām, kas mums palīdzēs pacelt pašvērtējumu. Uzliekam kroni sev galvā. Var iziet kaut kādus motivējošos kursus, rakstīt mērķu sarakstus. It īpaši labi Lauvas mēnesī ir plānot to, kas attiecas uz pašrealizāciju, kaut kādiem radošiem projektiem, uz savu biznesu, bet tā kā ir daudz retrogrādi, tad šoreiz augošajā mēnesī neko jaunu labāk nesākt, labāk atgriezties pie kaut kā nepabeigta, kaut ko revidēt, strādāt ar savu iekšējo pasauli. Jo lauvas nebaidās sapņot, uzdrošināties un ticēt sev. Un kurš visvairāk izjutīs šīs enerģijas, būs paši lauvas un tīpaši, kas dzimuši 3 dienas pirms vai pēc 24. un ūdens vīri, tīpaši janvāra, un arī ir ascendents vai mēneszīme lauvām. Tā, tad pa lielam viss, un lai visiem komfortablas transformācijas un foršs vasaras turpinājums.